Nu, čau, labdien, labvakar. Labrīt, varbūt, kas skatās no rīta. Es te šodien savādāks video mazliet. Cik mums šodien ir tāds naksnīgs video. 6 vakarā es esmu, nu īstenībā vajadzēja sākt 5, bet es esmu piebraucis pie klienta 6. Viņam šeit ir notikusi šāda tāda problēma ar ūdeni augšā. Un ūdens noticēja uz apakšu un nodedzināja daudz ko, gan rakstītāju, gan barošanas bloku un visu pārējo. Es te jau sāku taisīt īstenībā, pēc tam atcerējos, ka man ir mikrofons, ka es varu ierakstīt arī. Un jā, es esmu jau uzlicis barošanas bloku, tad es arī viņu parādīšu. Vadi šeit kaut kas ir instalējis pirms manis. Es esmu ievilcis tikai 2 vadus kādus 2 gadus atpakaļ viņam, jo viņam vajadzēja 2 kameras pievienot, bet vispārējais šeit jau bija. Tā kā šis viss pakētī, kas šeit būs, ko es parādīšu, tas jau šeit bija. Barošanas bloku es tik pieliku vēl skruvu, viena pietrūks šeit. Es viņu uz 3 uzliku. Un šeit ir vadi, cik es sapratu, no augšas lija kaut kur viņam, es nezinu, bet es neredzu nekur nekādu ūdeni. Bija barošanas bloku, kurus pacēlu tik nesen veco. Es noņēmu nost. Šeit ir kaut kāds ūdens rozetes, viņam ir atskrūvētas, viņš teica, ka tur bija arī ietekējis visur. Un tā, bet es ķeršos klāt barošanas blokam, pielikšu 3., 4. skrūvi, un tad sākšu likt vadus, kas ir šie. Tā, liekam 3., 4. skrūvi. Esmu uzlicis jau uz līmeņa rāža un atzīmējis, ja tur jau bija skrūves, tur bija īstenībā riktīgs liels caurums, ko es gribēju noslēpt, tāpēc viņu īstenībā pagriezu šādi, lai noslēptu to caurumu. Viņam šeit ir regipsis, un esmu uzlicis šitā viņu. Nu, nepareizi, bet lai ir pārslēdz viņu jāatrot. Tā, atslēgēju šeit, aiztasim viņu ciet. Šeit ir vads, kas man patīk šajā. Šis kaut kāds īgali ir no mana piegādātāja. Viņam jau ir iebūvēts iekšā viss, kas vajadzīgs, lai pieslēgtu. Nav nekas jāieliek klāt, vienkārši iebāzi vadu un viss strādā. Pamēģināsim, vai viņam šeit ir vai nav vispār elektrībā. Tā. Ir. Šitis kas ir? Ok, šis ieslēdz kameras, jā. Kameras elektrību pie kamerām pieslēdz. Tikai šeit elektrība ir. Un ko, var bāzt tos viņa vadus iekšā. Cik viņam te ir viņu? Te jāsaprot 8 kameras īstenībā. 8 kameras pa 4. Tā, šeit viņam ir. Es pat nezinu, kas te tāds viņam ir. Šeit kaut kas ir ielicis uz kādu 5. Šeit, cik es saprotu, ir tas ir barošanai, jo 2 vadiņi aiziet pie BNC. Parādīšu tos arī. Es neko viņam te negriezīšu nost. Tā, kas mums te ir? Labi, pirmos 4 bāžam iekšā, un tad vienojam klāt. Jo klients man ir atstājis vienu pašu, jo viņam uz džimu jāiet. Mēs abi īstenībā baigi riktīgi nokavējam, jo trafiks šeit Manchesterā ir nereāls. Teiksim tā, no Manchesteras man vajadzēja uz Boltonu. Tie, kas varbūt zina, kur tas ir, tas nav īstenībā tālu, bet ar šito trafiku, kas šeit Manchesterā katru dienu notiek, tas vienkārši ir crazy. Bet es ātrāk tiku, viņš mazliet nokavēja. Tāpēc viņš man atstāja, viņš saka, dari, ko gribi, es uz džimu. Ok, pierunāju. Tā. Es viņus negriezīšu nost, jo viņi izskatās diezgan sakarīga vadi, jo man liekas, es jau viņus griezu nost tad, kad es mainīju viņam šito barošanas bloku, jo viņam viens barošanas bloks bija,
Un tas bija, laikam, ja nešaubos uz 16 izējām, un puse tur nestrādā, vai 8 izējas. Viņiem tur bija baigi saslēgts daudz kas uz vienas izējas. Tāpēc es viņam ieteicu, kad es atbraucu, nomainīt uz barošanas bloku, un es viņam nopirku 9 arī 9 izējas strāvas padeves, vai kā es nezinu, kā nosaukt. Redz, manus var uzreiz pamanīt vadus, es teicu iepriekš, ka es pieslēdzu 2 viņam ekstra kameras, un redz, manējām ir šeit forši noņemts nost, uzliks tāds, kā viņš hit shrink, ja? Un es esmu uzlicis krimpus arī, tā kā manējie var atšķirt uzreiz, ko es. Un tas, kas instalēja iepriekš, tas instalēja savādāk. Tāpēc es atstāšu tā, kā ir, jo man nav uzdevums te kaut ko salabot, man uzdevums ir pieslēgt visu. Un to es arī mēģinu izdarīt, jo viņam ir, šī nav mājas tība, jā. Šis ir bizness viņam. Es viņam instalēju mājās, sen. Tāpēc viņš man citreiz pazina, kad viņam vajadzīgs kaut kāds darbiņš. Es atbraucu un izdaru, tas viņam office šeit ir. Un mans darbs ir pieslēgt klāt, lai viņam ir kameras online, lai viņš var redzēt savā telefonā, kas notiek šeit viņam, ja tas ir bizness. Un šeit ir ļoti daudz visādu lietu, ko var noķert. Skrūvgriezis man nav. Tas, kurš man ir vajadzīgs, es paņemu šo. Vienkārši jāsāk no, sāksim no plusiņiem. Tas ir plusiņš, cik es saprotu. Mācam iekšā pa vienam. Es saku, mans uzdevums nav te baigi kaut ko smuki uztaisīt, jo pirmkārt es neinstalēju šito visu viņam, visas šis kameras es tikai pieliku 2, un šeit viss bija. Tāpēc es neko viņam šeit nepārtaisīšu. Tāpat es tos vadus viņam smuki biju nogriezis, jo tas bija tāds bardaks. Tā šī kamera ir pievienota. Tad mēs iztestēsim arī kameras, pirms es pieslēgšu to visu pie rakstītāja. Rakstītājs būs Uniview 8 kanālu, vienkārši DVRs līdz 8 megapikseļiem kameras viņš patur. Es viņam teicu, ka tas pietiekoši viņam, ja viņš gadījumā arī nākotnē grib upgrade uztaisīt kaut kādu kamerām. Viņam būs pietiekoši daudz iespēju to izdarīt, jo kameras, ja ne kameras, bet rakstītājs ir DVRs, patur līdz 8 megapikseļu kamerām. Un šis, laikam, būs visgarākais video, kas man ir bijis, jo es tagad nenormāli rakstu bez apstāšanās, tad es kaut ko izgriezīšu, lai nav tā, ka vienkārši viss notiek šeit uz vietas. Tā, trešā kamera. Trešā kamera. Vēl 5. Un šitam power supply es parādīšu varbūt vēlāk. Viņam nav drošinātāji, jo tam, kuru es instalēju, tie atslēgas man nevajadzīgas. Es pazaudēju drošinātājus. Tā, drošinātāji. Tie, kas iepriekš bija, ko es instalēju, viņam bija šie parastie standarta drošinātāji maziņie uz ampēru. Bet šitiem ir tie, kuri paši resetu uztaisa. Un šitie drošinātāji ļoti, ļoti labi nodara. Tāpēc viņus ieliku kabatā, jo viņi nav vajadzīgi vairāk, jo šitam power supplyam nav drošinātāji nemaz tādu. Viņiem ir self-reset drošinātāji.
nezinu, kā viņi saucās pareizi, bet es zinu, ko viņi dara. Un tas, manuprāt, pietiekoši. Jā, starp citu, runājot, bija riktīgs klusums visā šajā projektā, teiksim, ja, šajā kanālā, jo it kā es video rakstīju, man bija laiks uzrakstīt, bet es strādāju pie ļoti daudzām citām lietām, kas taisīts arī ar drošību. Arī tie darbi vēl joprojām ir, nav kā nav, bet es taisīju sev aplikāciju priekš darbiem, jo man apnika maksāt kādam katru mēnesi fee, ko man vēl joprojām maksāja, kamēr es nedabūju visu datu bāzi nost. Un testēšana jau kaut kādi 7 mēneši notiek aplikācijai, viss strādā labi. Viss strādā labi. Es vairāk vai mazāk esmu apmierināts. Varbūt uztaisīšu arī video un parādīšu aplikāciju, kā viņi izskatās. Nu, esmu pabeidzis barošanas bloku, power supply. Teicu no sākuma, ka es te neesmu kaut ko baigi smuki likt. Man galvenais viņu jāpalaiž online, lai viņam rakstās un lai viņam ir piekļuve kamerām. Jo, es saku, vēlreiz šeit ir ļoti daudz lietu, ko var nočiept, viņš to negrib. Tāpēc mans darbs ir pieslēgt to vienkārši visu saslēgt, lai strādā un ir lietojams. Tā kā tā, tu es parādīšu, kā tas izskatās. Tad šeit ir pieslēgti 4 kanāli, 4 vadi, un no šī iziet 4, bet es saku, viņam šeit bija kāds 5 laikam izmantots, un kabeļus es nenogriezu vienā izmērā, jo, man tas nav vajadzīgs. Man ir jāsaslēdz tā, lai tas strādā, ko mēs šeit arī izdarīsim. Tā, tas ir pieslēgts. Šeit ir sarkana lampiņa, tad mums jāieslēdz šeit poga. Visas izējas ir iekšā ieslēgtas. 9. ir spēra, jeb ekstra palikusi, jo viņam ir tik 8 kameras. Šito taisam ciet. Tā, šito aiztaisīju ciet. Man jāpaņem atslēdziņa vienā arī sev. Tā, es viņu te aizņēmos, viņa te bija cable tie. Es viņu aizņēmos. Kas man jāizdara tagad? Man ir, pirms es sakārtošu to bardaku, man ir jāiztestē visas kameras. Es ņemšu testeri un to darīšu. Tātad, testeris šeit. Viņam šeit agrāk bija serverrums. Viņš teica, ka serveris ir atslēgti, jo viņam vairs nav vajadzība. Viss ir mākonī, tāpēc server vairs nav. Ir tikai tīkls. Anyways. Secure Test IP. Šo es esmu radījis jau laikam vairākas reizes. Tas ir no Trades Networks, manuprāt, tagad agrāk bija Ideal Networks, tagad ir kaut kas Trade Networks, kā viņi nomainīja savu nosaukumu. Anyways, viņi nomainīja savu nosaukumu, tagad viņi saucās savādāk. Es viņu ņēmu 2021. gadā, dārgs prieks, bet dara savu darbu, var iztestēt daudzas lietas. Tā kā, tiem, kuri ir redzējuši testerus, viņi mācēs zināt. Tā, un mēģinām pirmo kameru. Ir. Pirmā strādā, vai tāda sūdīgas īstenībā. Šito vispār nevar redzēt. Divas strādā, tas ir fakts. Es nerādīšu, jo tas ir privāta lieta. Tā, Office durvis. Šis ir Office durvis, tā kā šitās ir Office durvis. Kā viņam te uztaisīts? Nopietni? Anyways, galvenais, kas strādā. Es nekad nebiju redzējis īstenībā. Tā mašīnas var redzēt.
Es nekad neesmu redzējis, jo man nebija vajadzība skatīties, kā izskatās viņa te savienojumi. Tā, kura šeit kamera nestrādā? Kaut kāda kamera nestrādā. Rāda, ka ir signāls kaut kāds, bet melna bilde. Šitā, kas mašīnas. Un vēl divas palikušas. Tā, tā strādā. Šī ir priekšējās divas kameras, es viņam mainīšu, bet šodien ir tumšs, tā kā es tur nelīdīšu un neurupšu, jo es tur neko neredzēšu, jo kamera savādākas. Šitās ir divas priekšējās kameras, laikam. Viena nestrādā priekšējā, cik es sapratu. Tā, labi. Cik viņas tur strādā. Tagad mums jāiztestē viņa internets. Es nezinu, viņam varētu būt, ka viņam šeit ir aizblokēts viss, bet pieslēgsim testējumu klāt un paskatīsimies, vai mums ir internets. Viņš teica, ka viņam ir baigi ātras viņš. Paskatīsimies. Ja viņš ļaus. Tā, nu, esmu pieslēdzis rakstītāju. Šeit ir tā vadu čupa, kas viņam tur uztaisīta. Un sākot jau vadiet no turienes īstenībā, viņus varētu smuki kaut kur nogriezt. To NVR pacelt kaut kur uzlikt augšā un smuki pieslēgt. Bet problēma ir tāda, ka man nav šo BNC. Te UNIV lādējās mans logo un klienta QR kods, kuru noskanējot jums neko tas nedod, bet man aplikācijā tagad es varu redzēt visu informāciju, kas ir īstenībā super. Tā. Kas tur mums, lai viņi tur lādējās, un tad es pastāstīšu vairāk. Tā, vēl joprojām gaidu kameru, viņš tur ielādēs visas kameras. Kameras vienkārši drausmīgas ir. Ļoti čābīgi visu var redzēt, laikam netīras visas, tur jātīra viņas. Un tur vispār šausmas, tā kā tur jāsaprot, kura kamera strādā, kura ne. Un bet es viņam teicu, es pieslēgšu viņu iekšā klāt visam šīm, ja, un tad es atbraukšu citu reizi pa dienu, iespējams weekendā, varbūt sarunāsim uz sestdienu vai svētdienu, kaut kā tā, nezinu, kā man pašam būs laiks. Un es viņam uzlikšu tās divas kameras, kas man ir īstenībā līdzi, mašīna arī stāv. Tas ir jaunākas 5 megapikseli kameras, un tā kā, jā, jābūt labāku redzamībai un tā tālāk, jo jaunas kameras, un viņš grib priekšā, jo tur ir bijušas kaut kādas problēmas savā laikā. Un viņš grib, lai ir labāka kvalitāte. Viņš gribēja, sākam, 8 megapikseli, bet viņš gribēja ar gaismām. Nebija manam piegādātājam 8 megapikseli ar gaismu. Un UNIV nav gaismas 8 megapikseli analogām kamerām. Nu, vismaz šeit nepardot Anglijā. Man suppliers, mans piegādātājs. Nu, īstenībā vairāk, ja skatījos, nav. Viņiem ir 5 megapikseli, bet viņiem nav 8. Viena vispār kamera melnbalda, nu viņas visas melnbaldas īstenībā. Viena rāda kā, tā cik mums ir, 18.47, 18.46 rāda. Tā kā laiks ir ok. Vai viņš ir pieslēdzies internetam vai nav, tā ir problēma man šobrīd. Ja viņam ir statiskā IP adrese, man ir jāsaprot, kāda tur IP adrese viņam ir. Nu, beidzot sanāca nomainīt to IP adresi šeit. Kamēr viņš atrada kaut ko šeit brīvu, es nezinu vai ko, es viņu atslēdzu no iepriekšējā switcha un pievienoju citā switchā. Viņam šeit ir vairāki. Un tad restartēju to DVR un viss aizgāja. Tā kā kameras ir online. Iegāju arī nomainīju rezolūciju tām kamerām, ko es viņam instalēju vairākus gadus atpakaļ, jo tās kameras bija 5 megapikseli, bet viņam nepaturēja tas DVR 5 megapikseļus, viņam paturēja tikai 2 megapikseļus, tāpēc man vajadzētu taisīt, teiksim tā, downgrade uz kamerām, bet tagad es viņas atliku atpakaļ uz 5 megapikseļiem, jo viņas ir 5 megapikseļu kameras, un rezolūcija jābūt labākai. Nu, tagad nav īstenībā, ir tumšs, neko te nevar redzēt, un viņas ir netīras visas. Viņš man savā laikā teica, ka viņam tīra kameras.
Bet, nu, izskatās, ka netīra. Tā, kas ārā instalēta, to vispār nevar redzēt. Te arī nevar redzēt, te var redzēt. Džeks iet garām. Un skatās uz šejieni. Bet, jā, tas ir izdarīts. Bardaks ņemt ir riktīgs. Tā nav mana problēma atkal. Nu, parādīšu ne jau bardaku, bet vispār instalāciju. Tā kā viņa monitoram, vecajam monitoram apliec ar ūdeni, tas barošanas bloks, tāpēc es nevaru pieslēgt. Viņu, man liekas, arī monitors ir pilns ar ūdeni, tāpēc viņu noņēma nost, iztīrīju galdu mazliet no visādiem putekļiem, un kas tur viņam tik nebija. Un tur aizmirsu, tur neredzēju, nu tas nav mans. Un, jā, un viss gatavs. Tagad jāgaida, kad viņš atbrauks no džima, jāpieslēdz viņam aplikāciju, un man jāsaliek šeit vēl jāatzīmē viņam uzlīmītas, jāsaliek jāatzīmē. Viss man te arī pašam vajag atzīmēt šo to arī manā aplikācijā. Jā, bet viss gatavs, tagad gaidām viņu un tinos prom līdz nākošajai reizei, kad būs jāparmaina tās kameras. Un tas nomainīšu kameras viņam un parādīšu arī jums varbūt. Tā kā paldies, ka skaties un tiekamies citā.